Čau visiem! Šeit jums nofilmēšu video. Pārāk daudz vispār no manis ir video. Jā. Nu, bet labi. Šeit būs video par manām frizūram. Es zinu, ka jūs to man nepieprasījāt, bet es jums teicu tajā video, ka es nekur nebraukšu uz to, tas nebūs tas vlogs un tā tālāk, bet jūs to nepaprasījāt, bet vienkārši man nebija ko filmēt, un man Elle pateica, lai es filmēju par frizūrām. Jep. Un, ja jūs gribēsiet par ēdienu, tad rakstiet, protams, kā komentāru. Japīp. Un mēs vienkārši varam sākt ar tām frizūrām. Un es arī jums parādīšu visas tās frizūras uz manas galvās. Un mēs vienkārši varam sākt. Pirmās tās ir tādas te bantītes, kā jūs varat redzēt. Japīp. Bet es nezinu, kā viņas likt uz galvas, vai pielīmēt pie gumijas, vai kaut kas tāds. Es tieši nezinu, vai ar plastilīnu, piemēram, likt, bet, jā, es uztaisīju un vienkārši nezinu, kā tagad likt. Tāpēc to es nevarēšu uz galvas nevarēšu parādīt. Nākamo frizūru es, protams, ka varēšu parādīt. Tā vispār nebija frizūra šīs lietiņas, bet labi. Nākamā tagad būs frizūra, tā būs, ko šodien uztaisīju, tāda frizūra, viņa ir dzeltenajā krāsā. Manas frizūras būs dzeltenas un rozas. Rozas būs tādā krāsā. Un jāpīp. Jā, un apmēram tā es izskatos. Viņa vēl nav tā kā izkaltus, es viņu varu samītīt, bet es to negribu. Un, jāpīp. Un tāpēc es jums tā ātri parādīšu. Te es vienkārši izdarīju tāpēc, ka tur bija caurums. Te arī drusku veidojas caurums. Un te, bet es domāju, ka es viņu nesaplēsīšu. Jā. Un arī beigās es jums parādīšu to kastīti, kurā bija visas šīs te lietiņas. Un tā kā dzeltenā krāsa un rozā krāsa. Jo tas ir it kā māls. Un jā. Nākamā frizūra ir kā aste, bet šī frizūra bija kā izlaisti mati. Šitā ir kā aste, kā viņš sauc? Nē, garāste, bet zirgaste. Viņa ir tāda oranžā krāsā tāda. Jā, viņa man ir vienīgā, tāpēc, ka es samaisīju rozvars dzeltenu un tūlīt jums parādīšu, kā viņa izskatās. Tā apmēram viņa izskatās. Un nerakstiet komentāros heitus, ka tev viņa ir skodas stūbas frizūras. Es nemāku taisīt frizūras normāls. Un jā, tāda apmēram iznāca video laikā, es varu pafilmēt ar šito, bet tā man nevisai patīk, kā viņa ir, tāpēc, kā paskatīties, kā viņai viss saplīsa gandrīz. Un es saplīsa, bet viņa ir tikai tādi skoda stūbi jocīgi, un jā. Labi, ka jūs neredzat šito. Nezinu, vai jūs varat redzēt vai nē, bet labi. Nākamā frizūra apmēram izskatās vot šādi. Tas ir kā vainadziņš. Nu, es nezinu, kā viņu tur sauc, bet izskatās pēc vainadziņa drusku, un man viņi ļoti patīk. Un, jāpīp. Viņi tā kā var tādu uztaisīt kā vainadziņu, un jā, man viņi ļoti patīk, un rozā krāsas man liekas, ka vairāk piestāv nekā dzeltenā, jo man ir krāvis, ros, acis ros un pēdiņās. Nākamā frizūra tāda kā es būtu kaut kāds maziņš, ka man būtu 3 gadiņi, bet tā nav. Tāda tā kā stīpiņa ir, es tā kā viņu jau pielipināju uz matiem, tāpēc, ka man liekas, ka tā būs skaistāk. Tā ir te astītes, ja man būs dzelteni mati, bet drusku pārāk gari mati. Nu, bet tāpat ļoti skaisti un man ļoti patīk. Kad viņi beigs.
Nākamā frizūra man drusku nesanāca, tāpēc, ka man arī šeit nenogāja, bet tad, kad es taisīju, man viss bija kārtībā. Bet labi, nekas. O tāds tas skaisti sastītas no rozā krāsas. Varbūt es viņu video laikā neģērbšu, jo drusku neskaisti izskatās, bet tad, kad es būšu mājās, vai tad, kad es vienkārši nefilmēšos, tad es arī ģērbšu. Man ļoti patīk. Bet video laikā es toču neģērbšu. Nezinu, kāpēc arī šitā frizura man nevisai iznāca, tāpēc, ka nezinu, kāpēc, bet sarāvās. Tad, kad es taisīju uz sevis, bija viss kārtībā, un te arī bija viss ar dzeltenu, un šeit, bet tagad drusku citādāk. Bet tā kā bija zemā aste, un man nekas tas nāca, vienalga, ejam prom. Nākamā frizūra man vairāk patīk nekā iepriekšējā un iepriekšējā. Pēc, ka viņa ir tik forša. Un neesmu komentos, ka te kāpēc nozels. Tāpēc, ka, ja es filmēšu video, es runāšu šādi, nevot šādi. Un es arī biju domāts tā, lai te tā kā būtu it kā līdz šejienei mati, kur es uztaisīju, un man vienkārši ļoti patīk. Te ir tā kā tāds bumbiņas, un jā. Nākamā ir tāda frizūra, kuru man ļoti patīk, bet es uztaisīju bizīti. Un jā, un tāds kā baņķis. Es nezinu, kāpēc, bet visos gandrīz šeit ir tā kā tā. Varbūt es domāju, ka tas ir tā domās, tāpēc, ka es to visu aizvakar vakar, tāpēc, ka es vakar visu to nopirku, vai arī aizvakar, neatceros. Un jā, tāda skaista bizīte man ļoti patīk. Un nākamā frizūra arī tā kā zirgāste, bet es viņu ar bandīti izrotāju. Jā. Un man vienkārši viņa ļoti patīk. Ups, es nokritu pat no ģīva. Nu, tādas frizūriņas, bet jā, man viņa ļoti patīk, un jā. Un nākamā frizūra ir tāda frizūra, kā tāds, nezinu, kā viņš sauc. Nezinu, bet viņa man tāda cope. Copēs sasieti, un man viņa ļoti patīk. Un, kad es filmēšu, protams, ka es filmēšu ar tādu frizūru, ļoti patīk man viņa. Tie nav mati, bet arī var izmantot kā matus. Es nezinu. Jā. Tie nav mati, bet var izmantot, ka tie zilie kā mati, un tā ir kepačka, ja jūs nesapratāt. Man ir tā kā dzeltenā krāsā un rozā krāsā. Vot šī te dzeltenā kepačka, tā bija pirmā, ko es vispār taisīju, un šitā ir otrā. Man vairāk šitā patīk, tāpēc, ka es vairāk tā kā uztaisīju šādi, un man tā kā liekas, ka tā ir normālāk. Bet šeit tā kā drusku ir ne šādi, bet šādi. Un man nevisai patīk. Bet, jā. Labi, palikšu ar šito ķepačku. Es gribu arī pamēģināt, vai tā kā ar šo te lietu aizmugurē būtu. Es gribu pamēģināt, vai man tā skaisti iznāks. Man liekas, ka normāli. Nu, drusku liekas, ka te ir tā kā pārāk uzlikts, tāpēc, ka es vairāk tā kā liku, jo, jā, bet, jā. Jā. Man tāds, tad, kad es taisīšu tādu tā kā video, es uzlikšu šādi un teikšu, čau visiem. Rakstiet komentāros, vai mani vispār, man ķepačka nokrita, vai man tā darīt, vai arī nē. Labi, es noņemšu. Un jā, ja jums patīk šis video, tad laikā arī subscribe. Pārāk garš video, tāpēc
Ēdam!